Ja ir ideja uzņēmējdarbībai, būs arī atbalsts. Biedrības partnerība Laukiem un Jūrai rīkotajā seminārā vienu vietu pulcējās kā uzņēmīgi cilvēki no Tukuma novada, tā arī dažādu institūciju pārstāvi. Lai gan cilvēkiem bieži vien ir labas idejas, pēdējo 3 gadu laikā novērots, ka Ukrainā notiekošā kara kontekstā diemžēl jaunu projektu pieteikšana ir mazāka, un tas galvenokārt neziņas dēļ, kas ierobežo šādu lēmumu pieņemšanu. Šis jau mums ir kopš 2004. gada sākuma 3. uzsaukums lauku uzņēmējiem Tukumam, un jāteic, ka mēs būtu vēlējušies lielāku atsaucību. Mēs strādājam pie tā, lai informētu sabiedrību, lai cilvēki uzzina par šo iespēju, jo mēs vienmēr saprotam, ka ne visiem ir tā iespēja to uzzināt caur sociālajiem tīkliem vai mājaslapām. Viens no svarīgākajiem semināra akcentiem biežāk pieļautās kļūdas projektu pieteikumos. Nereti tie tiek noraidīti nevis idejas dēļ, bet gan pavisam nelielu formālu kļūdu dēļ. Lai arī šķiet, ka šīs kļūdas ir maznozīmīgas, tās atspoguļo projekta sagatavotības līmeni, tāpēc seminārā tika īpaši uzsvērts pārbaudīt dokumentu vairākas reizes, bet galvenokārt meklēt konsultantu palīdzību. Mēs atbalstam dažādu veidu nozares, gan mežsaimniecību, gan zivsaimniecību, gan mazo uzņēmējdarbību laukos, un katrai tā nozarei, katram uzņēmējam ir savi jautājumi, uz ko mēs arī sniedzam šīs atbildes. Var jautājumus iesūtīt elektroniski, var telefoniski arī mums zvanīt, var ierasties klātienē. Mēs vienmēr mēģināsim palīdzēt un atbalstīt mūsu uzņēmējus, lai viņiem izdodas veiksmīgāk uzrakstīt projektu, veiksmīgāk viņu īstenot un arī attiecīgi pēc tam arī šo te uzraudzības periodu un arī pēc tam strādāt un attīstīties. Mēs priecājamies tiešām par katru uzņēmēju, jo uzņēmējiem arī ir grūti, un mēs viņus saprotam un pēc iespējas nākam viņiem pretī. Pārsvarā vēršās ar būvvaldes, ar būvniecības jautājumiem, kur mēs cenšamies atrisināt. Mums ir sava būvvalde, kas arī nāk pretī, un, protams, priekšroku mēs dodam uzņēmējiem. Semināru apmeklēja arī tie, kuri vēl tikai apsver iespēju spērt pirmo soli uzņēmējdarbībā. Atbraucu tīri intereses vadīt, jo esmu salīdzinoši jauna iedzīvotāja Tukumā. Man ir svarīgi saprast iespējas, kā varētu veikt kādu savu uzņēmējdarbību un vispār kādas ir šīs atbalsta iespējas tieši Tukuma novadā. Manuprāt, tādiem jaunajiem uzņēmējiem tas ir ļoti būtiski jau pašā saknē, jo ļoti reti, kad ir tā, ka tev ir tas atspērienu punkts tik liels, lai tu varētu kaut ko uzsākt. Biedrības partnerība Laukiem un Jūrai izsludinātajā projektu pieteikumu pieņemšanā Elfa pirmajā rīcībā jaunus pieteikumus uzņēmējdarbības attīstībai vai uzsākšanai Tukuma novadā gaidīs līdz 29. maijam. Monta Megija Učalniece, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.